Vai nē, bet mēs pat esam mikrofonu pieskaņojuši elites drākes biksēm, kurpēm, nu arī, kas tas ir, džemperīts, kas tev tur vēl? Blūzīte. Blūzīte un brilles arī, nu lieliski izskaties. Paldies. Starp citu, burtiski pavisam nesen beidzās elitē tāds kārtējais posms, bija talantīgo bērnu konkurss, pēc kārtas 7. Jā. Pirmo reizi piedalījās arī puiši. Jā. Kā tu nonāci līdz talantīgiem puišiem? Nu, es sapratu to, ka, ja 7 gadus meitenes ir uzrunātas Latvijā, tad ir pienācis laiks arī šos zēnus atrast, un es biju ļoti priecīgi, ir kronēti 6 brīnumi jauki puiši prinči, un kronēšana mums bija tātad 9 princeses un 6 prinči nokronēti pagājušā svētdien. Jā, runājot par krāsām, nu, tev jau patīk pamanīt, bet es jau to daru apzināti, jo ir viena lieta, ka saule spīd mūs priecē, bet arī šīs krāsas ir tās, kas palīdz atgūt spēkus, kurus es varētu teikt pagājušajā nedēļā tomēr ļoti daudz zaudēju. Un šī enerģija, kas notika vispār visā šajā posmā, gatavojoties festivālam pusgadu, nu var teikt, ka šodien es esmu laimīga, priecīga un varētu teikt ļoti dzīves priecīga. Starp citu, tu esi ļoti patīkami iedegusi, vai tiešām tā ir Latvijas saule? Jā, varētu teikt, ka šogad es vēl nekur neesmu bijusi, ja neskaitu mazlietiņu, ka es pasauļojos Liviņonā ziemā. Nu tā mazlietiņu, jā, kaut kur tur. Bet nē, tiešām es atrodu laiku, plānojot ikdienu un dzīvi, es vienmēr ieplānoju 2 reizes nedēļā pasauļoties. Tas nav kaitīgi? Nē, tas ir ļoti veselīgi, ja guļot saulē, skaita mantras, uzsmērē kādu veselīgo eļļiņu, kādu kremiņu, un, protams, tas viss ir atkarīgs no mūsu domas, no mūsu attieksmes, jo mēs esam daļa no dabas, ja mēs dabu ar viņu rēķinamies, tas ir arī ar saules enerģijām vai ar to pašu radiāciju. Un vēl varētu teikt, kas tev patiks un daudziem, es noteikti iesaku pie tik stipras saules dzert sarkanvīnu, jo tas attiecās tieši uz iespēju neutralizēt radiācijas ietekmi. Tātad, kā tu saproti, arī sarkans vīns ļoti labi iederās šajā laikā. Starp citu, tā kā es Elīte jau zinu vairākus gadu desmitus, tad zini par to radiāciju, tiešām no tevis nekāda radiācija nenāk. Starp citu, vai tiešām tu tā ņemsi un vienkārši atpūtīsies? Nu, man otrādāk, man laikam ziema ir vairāk tāds atspūtas laiks, ir atsākušās nometnes, jogas nometnes, vai kā tautā sauc kūres, un nesen pagāja ļoti jauki, ap lieldienām man bija bērzu sulu kūre, un tagad es ļoti cītīgi gatavojos zemeņu kūrēm, kuras man būs gan jūnijā, gan jūlijā, augustā mēs atkal jau plānojam gurķu un arbūzu kūres, un rudenī ir jāplāno jau sulu kūra, un principā var teikt, ka darba ir vairāk nekā bija ziemā. Starp citu, mēs varam ieplānot arī, starp citu, šajā visā arī tava dēla izlaidumu. jā, man tāds vispār, man tas laiks, pilnīgi nesaprotu, viņš iet, Guntas Brunā. Šodien nolika pēdējos eksāmenus, cerams, ka būs sekmīgs, jā, un domāju jau par jaunu kleitu, jo 9. klase būs pabeigta 3. ģimnāzijā un ļoti ceru, ka mēs turpināsim arī iet vidusskolā. Bet man tev jāatzīst, ka es tik ļoti šīs 2 nedēļas par viņu uztraucos, man brīžiem ir tāds sajūta, ka es pati lieku tos eksāmenus. Un es esmu nogurusi gaidot šos rezultātus un gaidot šīs atbildes par šo lietu. Bet tas arī, tas ir ļoti tāds, protams, svarīgs. Katrai mātei ir posms, kad bērns ir vēl vienu kādu dzīves ciklu nodzīvojis. Bet, es vēl atcerējos, man atpūta vēl nebūs, jo es esmu vēl atsākus vienu lietu, ko tu nezini. Es esmu atgriezusies pie jogas skolotājas darbam, un man ir jogas grupiņa, un es varētu teikt 3 reizes nedēļā vai 2 reizes ceļos 6 no rīta, un vēl jogoju. Jo man bija viens posms dzīvē, kad es varētu šīs lietas bija atlikusi mazliet malā,
tad visas šīs lietas man ir atradušas, un es esmu pilnīgi ar darba pilnām rokām gaidu vasaru. Starp citu, es zinu, kāpēc vēl ir ļoti labi celties 6 no rīta, tāpēc, ka 6 no rīta ļoti skaļi čivina putniņi, starp citu. Un pat Rīgas centrā, es ejot uz jogu zāli, tas rīts 6, kad saule lec, kad, jā, tiešām, bet viņi pat pilsētā, tur pat nav jābrauc uz laukiem, mums visā parkos čivina putniņa. Nu, ko mēs ar Elitu noteikti pavisam drīz tiksimies, piemēram, jaunajā Vilnī, vai ne? Nu, par to es domāju, bet droši vien būs jau jāaiziet, jāparādās un uz citiem Nav ko domāt, mūsu laiks ir beidzies, es tevi ielūdzu uz jauno Vilni, tā kā tiekamies arī tur. Labi.